Sveiki, mani sauc Aigars. Jūs skatāties BeSafe YouTube kanālu, kurā es izstāstu savu kādu 20 gadu pieredzi, praktisko pieredzi darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošībā. Tātad šodien parunājam par elektroniskām uzskaites sistēmām. Tagad jau visi dzīvo apkārt, mums ir mākslīgais intelekts un uzskaites sistēmas un viss tik forši. Bet parunājam, vai tiešām dzīvē viss ir tik skaisti, kā daži mums stāsta. Tātad, protams, kā jebkurai lietai skatāmies arī pozitīvi, tātad it sevišķi mēs šeit varam runāt ar tirgotāju vārdiem, tātad, ko viņi uzsver, ka darbinieku uzskaitē, attiecīgi cilvēks atnāk, nočipojās, ieiet, veic darbu, tad, kad viņš izčipojās un attiecīgi tad sistēma uzskaita, cik viņš stundas ir strādājis. Un kā mēs tūlīt runāsim, tam ir gan pozitīvas, gan arī negatīvas lietas. Un, protams, ka daudzi uzsver to, ka tā ir sava veida kontrole, cik cilvēki daudz iet pārtraukumos, vai iet čurāt, vai iet kafiju dzert un tam līdzīgi. Jo, protams, viss ir stāsts, kur tiek uzliktas šīs sistēmas, un arī par šo uzlikšanas vietu ir ļoti liela nozīme, jo viena lieta ir izveidot viņu pie vārtiem. Tas ir viens, tas nozīmē, ka tu ieej objektā, tu tiec uzskaitīts, tur ir pozitīvi un arī negatīvi, līdz ar to, teiksim, to, ko tu dari iekšā uzņēmumā, to viņš tā kā neredz, un attiecīgi, ja tu aizej uz toaletu vai aizej padzert kafiju, tas vienalga tiek uzskaitīts, tā kā darba laiks. Protams, kad ir citi risinājumi, par kuriem mēs varētu parunāt citreiz, par to, ka šādi ražošanas uzņēmumi parasti ik pa, teiksim, 2 stundām veido to saucamos ražošanas pārtraukums, ka, teiksim, pēc 2 stundām ir 15 minūšu ražošanas pārtraukums, visi iet padzert kafiju un, iet brokastis, ja vajag. Tad pēc 2 stundām ir pusdienas, un tad vēl pēc 2 ir vēl viens ražošanas pārtraukums, kopā stunda pa visu dienu, kura tiek ņemta ārā. Un, protams, mums ir jārēķinās negatīvi, un šī prezentācija ir vairāk dēļ tā, ka pateikt, kas ir negatīvi, par ko ir vērts padomāt. Pirmais, kā jau teicu, ir svarīgi saprast, kur mēs viņu liekam. Un līdz ar to, atkarībā no tā, kur mēs viņu uzliksim, tiks uzskaitīts kaut kādas stundas vairāk vai mazāk. Protams, ka tīri programmatūras līmenī mēs varam panākt to, ka, teiksim, cilvēkam ir uzlikta pie ieejas, tad, tiek norēķināts, kad tā uzskaita skaitās pēc 20 minūtēm ar domu, ka viņš aiziet, pārģērbās un sāk darbu. Hipotētiski tā to varētu uztaisīt, ja, bet lielākā problēma, kas veidojās, ja, kad tiek uzskaitīts pārāk daudz stundas, jo dators jau savā veidā ir muļķīgi. Viņš te, ka tu noskanēji, viņš sāk skaitīt stundas, ja, teiksim, man no rīta nenāca miegs, es aizbraucu uz darbu, es varbūt tās biju ar mieru, tur, teiksim, paņemt kafiju, apēst maizītes darbā. Faktiski, ja tā sistēma ir nepareizi uzlikta, es nočipojos, iegāju, viņš jau it kā uzskata, ka es esmu darbā. Līdz ar to tur ir tas stāsts, ka es pat izdaru 2 labas lietas pēdiņās. Ja, tad pāēdu brokastis un pie reizes darbdevējs mums samaksā par stundām, ka es it kā būtu strādājis. Tāpēc daudzi veido pie ražošanas, ka tu ej iekšā un ārā, bet tur arvienmēr ir jāskatās. Pie tam jāatcerās, ka šīm sistēmām ir jābūt savienotām ar ugunsdrošību un jāpanāk to, ka evakuācijas gadījumā viņas atslēdzās un tam līdzīgi, ar ko arī ir lielas problēmas, ja, jo neviens jau nepadomā par šīm te ārkārtas situācijām. Un, protams, ka cilvēki, ja ir kontrole, sāk nelabi viņu uztvert psihoemocionāli. Un es varu teikt, ka lielākā daļā, cilvēku savu veidu neusticēšanās ir, jo, es varu pateikt viennozīmīgi, es esmu bijis dažādos uzņēmumos un varu pateikt, ka, mana pieredze rāda, bet es negribu teikt, ka tā ir visa Latvija, ka es neesmu redzējis nevienu tādu super sistēmu, kur visi beigās, gan tie, kuri sākumā ir gribējuši izveidot šo sistēmu, gan darbinieki, viņi būtu uzskatījuši pozitīvi. Agri vai vēl tur nāk kaut kādas lietas ārā. Ja darbdevējs iegūst to, ka viņš uzskaita automātiski laiku, tie ir kaut kādi izdevumi. Mums ir kaut kādi uzstādīšanas izdevumi, apkalpošanas izdevumi, tāpat sastāda kaut kādu stundu, un tad ir jautājums, varbūt, ka to vajag darba aizsardzību ieguldīt to naudu, ko mēs maksājam vienkārši par šīm te lietām, jā.
Tāpat tās darbinieki, ja viņi jūt, ka ir pārāk liela kontrole, kāds vēl varbūt tur skatās un kaut ko dara, viņi uztver to tā personīgi, jo viņiem liekas, ka tas ir savu veidu iejaukšanās privātā dzīvē. Tāpēc ir citi veidi, kad mēs maksājam par padarīto vai par stundām, vai ir, piemēram, vēl, kur mēs skatāmies, ka, teiksim, ir uzlikts mērķis, tur, teiksim, nedēļā saražot, tur, nezinu, piemēram, 30 kastes, ja, un mums tas ir, mēs saprotam, ka normāli strādājot var saražot 30 kastes. Un, ja mēs saražojam 31, tad tev varbūt piemaksā par to, un attiecīgi, ja ir tikai 25, tad ir kaut kāda sapulcīta, mēs noskaidrojam, kas ir noticis, varbūt bija iekārta izgājusi no ierīnas, ir kaut kāda objektīva apstākļi, un lieki cilvēkus, tā kā nenervozējam, jo katra tā nervozēšana ietekmē arī produktivitāti. Tā kā, ja prasītu manu viedokli, es teiktu, ļoti, tad man būtu jāvāk vesels 5 minūtes ar vārdu ļoti. Pārdomājiet, vai jums to vajag, vai tas ir tās cenas vērts. Ir citi risinājumi, ir cilvēki, kuri palīdzēs arī to ieviest. Tā kā domājam, un tikai tad, ja tiešām mēs apsveram visus pozitīvos un negatīvās lietas, saprotam, kā pareizi to uztaisīt, kurā vietā pareizi nolikt, kā pastāstīt cilvēkiem, kāpēc tas ir svarīgi, varbūt, ka tikai tad mēs viņu liekam virsū. Ja ir nepieciešama palīdzība, šeit ir iespēja ar mani sazināties e-pastā, un lai mums forša dzīve drošā darbā.